Eirodziesmā 2011 ar ļoti patriotiskām jūtām uz skatuves kāpa Elizabete Zagorska. Kāpēc Latvija? Kāpēc tik ļoti patriotiski? Un par ko vispār dziesma? Turpinājumā. Eirodziesmas aizkulisēs arī Elizabete Zagorska. Kāda ir tā sajūta? Es zinu, ka tu tikko nodziedāji, gatavojies finālam. Kāda ir tā sajūta? Sajūta ir tieši tāda, man ir pateikts vārds, man ir tāds sajūta, ka es pateikusi to, ko es gribēju pateikt. Radot šo priekšnesumu, man ļoti palīdzēja arī pulsa efekts, ritma apvienība, kas ir tiešām fantastisks cilvēki pirmām kārtām. Manuprāt, ja tu dabūni tajā kolektīvā to vienotības sajūtu un to, ka mēs ejam ar vienotu domu, pateikt, ka mūsos ir dzirksts un latviešos ir dzirksts un mēs esam spēcīgi tauta, mums ir ko pateikt, tad es domāju, ka mēs nedrīkstam vairs bālēt, mēs nedrīkstam vairs pateikt, mēs līgosimies vējā un mētājiet mūs uz kuru pusi jūs gribat. Nē, ir brīdis, kad mēs varam pateikt, mēs esam šeit, mēs paliksim šeit, un es viennozīmīgi nekur netaisos braukt. Uguns, ir ļoti daudz uguns tavā priekšnesumā. Tu tagad runāji, tā ļoti runāji, un es tā aizdomājos par revolūciju. Es nezinu, kāpēc uguns? Neiet runa par revolūciju. Revolūcija jāveido katrā cilvēkā pašā ir, un tā uguns jau ir mūsos. Tas, ka šeit viņi ir uz skatuves, tas nenozīmē, ka viņi nenāk caur mums. Uguns ir ēdiens, uguns ir mīlestība, uguns ir spēks, uguns ir karš, uguns ir miers, uguns ir siltums, uguns ir, viņam ir visaptvaroša nozīme, un tā kā galu galā tas viss ateisms, kas nāk no mums, no pagātnes, no senatnes, skatoties vienu ugunī, ja tu sāc sevi tirdīt un tev vajadzētu pavisam citas domas un pat mainās domāšana brīžiem. Kaut vai tu skaties kamīnā, ja, tas ir kaut kas tāds dzīvs. Manuprāt, uguns ir dzīva. Vai tu jau esi domājis par to, ja gadījumā tava dziesma nokļūst uz lielās Eirovīzijas skatuves, kā šīs te kannas, nezinu, kas tas ir, kā jūs to domājat, visu tur transportēt? Principā tā, ka viņas tiks veidotas no, es negribu to tehniski pateikt, ja, bet viņas būs saliekamas tādā veidā, ka viņas ir ievietojamas pāris čemodānos. Un tā visā striķu būtība, tas viss ir tīri tehnisks jautājums un Džek to pieprot. Kā tev vispār, tu noteikti redzēji arī pirmo pusfinālu, tagad ir otrais pusfināls, tu noteikti esi sekojusi arī iepriekšējām Eirovīzijām. Kas mums notiek? Žūrija pagājušajā reizē pirmajā pusfinālā teica, ka tas līmenis augot, latiņa ir celta. Kāda ir tā tava sajūta? Manuprāt, bija priekšnesumi, kur es jau teicu, ka ja māksliniekam uzkāpjot uz skatuves, viņš var atbildēt sev, personīgi sev. Bet ne tikai viens, bet pilnīgi visi mākslinieki var atbildēt uz jautājumu, ko es gribu pateikt. Tad es domāju, ka ir sasniedzams kaut kāds rezultāts un tas aiziet līdz cilvēkiem. Tā kā bija tā tas bija. Un bija no kā nāca šīs emocijas un bija, kas nāk ar domu. Un tie arī iespējams, kad arī tiek kaut kur tālāk un tā. Bet zini, man, piemēram, personīgi bija, skatoties pirmo pusfinālu, bija tāda doma, ka šiem dalībniekiem vajadzētu piedalīties bērnu Eirovīzijā un iespējams, ka pat tur viņi tā kā bišķiņi nobālētu, bet tā ir tāda mana sajūta. Jā, iespējams, ka tas ir subjektīvi, bet es negribu. Tev tā nelikās? Es nezinu, es negribu nevienu kritizēt, es esmu ļoti koncentrējusies uz sevi šobrīd, tiešām. Kāda ir tava, egoistiski. Kāda ir tava sieviešu intuīcija, ko viņa saka? Sieviešu intuīcija saka, ka man bija prieks strādāt, ka man bija prieks darboties, man bija prieks par abiem autoriem, gan par Ate Auzānu, gan par fantastisko žurnālistu, ģeniālu cilvēku Kārli Streipu. Vismaz tad, ja viņš komentē, tad ir skaidrs, ka par tavu tekstu būtu tikai labi vārdi, un viņš ir angliski ļoti pareizs patiešām. Tas gan, mums arī bija pārunas, un, protams, ka es arī mācījos to visu darīt, jo, protams, svešā mēlē dziedāt tā nav tava izruna, nav tava valoda, bet aizbraucot tur, tas tomēr tev ir jāpārzina viņa perfekti, ja? Tā kā, paldies autoriem!